godīgi un patiešām pelnīti nu pat tika sumināti Madonas novada un Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas sportisti, tostarp sporta veterāni, treneri, komandas un atbalstītāji, kopumā pasniedzot 122 balvas. Suminājām labākos sportā. Latiņu mēs esam cēluši diezgan augstu, lai iekļūtu laureātu sarakstā. Tas ir Latvijas čempioni, vai komanda cīņā ir pirmā 3 vietas, plus pasaules Eiropas pirmās 6 vietas. Un laureātu skaits, ko šodien balvas pasniedzām, bija 122. Daži sportisti joprojām atrodas pasaules līmeņa sacensībās, līdz ar to viņi nevarēja šeit būt klāt. Starp viņiem arī pasaulē Latvijas vārdu nesošais 3x3 basketbolists Zigmārs Raimo, kā arī pasaules čempions rollerslēpošanā Lauris Kaparkalējs un viņa māsa Linda Kaparkalēja, kuriem arī pērn sacensību dēļ slavas mirklis sporta laureāta pasākumā izpalika. Sanāk, jau 2. gadu man pārstāvēt bērnus, jo viņi ir devušies uz sacensībām. Ļoti lepojos ar viņu sasniegumiem. Ar sasniegto lepojas arī madonieši. Pēc iedzīvotāju balsojuma Lindai Kaparkalējai piešķirot gada sportistes titulu. Savukārt gada sportistu lauri šogad brāļiem Lielbāržiem. Jā, aizvadītā sezona tiešām bija ļoti laba. Protams, sezonas sākumā gaidījām nedaudz augstāku vietu, bet beigās ar kopējas sezonas rezultātu esam ļoti apmierināti. Mači nav tuvākie, bet ir nometne. 8. februārī mēs lidojam uz Spāniju uz nedēļu treniņu nometni. Un tad pavadīsim pēc treneri, kas mums sagatavo fizikas priekš motokrasa. It īpaši Lana Līcīte arī. Mēs bijām vēl mazāk, trenējāmies slēpošanā. Tur paldies Agnesei Caunei arī, kas mums atrenēja. Tagad mums vairāk kā ir tāds, var teikt, treneris ir tētis, bet paldies sākotnēji treneriem. Mērķis noteikti šogad ir uzvarēt pasaules čempionātā. Arī šogad būs beidzot Madonā posms, tā kā visus gaidīsim 17. augustā Madonā. Prieks par sasniegto un cerīgs skats nākotnē arī basketbola trenerim Agnim Beķerim, gada trenerim 2024. Gada treneris droši vien, kad skatās uz maniem, vai kāds viņam grumbas, un tad kaut kas jāiedod. Bet ja nopietni par sasniegumiem un par šo apderi? Jā, čempioni kļuvām. Tagad jūtam, ka tur ir ziepes, tur daudzas komandas pastiprinās. Tā šogad būs grūtāk, daudz grūtāk, bet cerība ir un uz nākotni skatoties, kā jau direktors savā uzrunā teica, ka viņš bija uz spēli. Šodien pa vienu spēli zaudēja mazie puikas, kuriem ir 11 gadi, bet tādi forši puikas, tā kā nākotnes forma arī laba man izskatās. Savukārt grandiozākie aplausi klātesošajiem ceļoties kājās tika veltīti Aleksandram Krauklītim, vieglatlētikas trenerim, saņemot balvu par mūža ieguldījumu sportā. Es esmu ļoti pateicīgs savai dzīves biedrai Anitai, šeit ar viņu satiku un arī aprecējāmies un izauginājām 2 bērnus. Ļoti priecīgs, kad esmu atgriezies savā dzimtajā pilsētā, šeit pavadījis darba mūžu. Izaudzināju diezgan daudz klases sportisti, bijuši jaunatnes, Latvijas jaunatnes izlases kandidāti un dalībnieki izlasēs startējuši. Tā kā esmu ļoti apmierināts ar izvadīto savu darbu mūžu šeit Madonā. Vēl tikai jāpiebilst, ka madoniešu sasniegumi tiek pamanīti, un arī šogad vairākās kategorijās novada sportisti tika izvirzīti Latvijas Olimpiskās komitejas 3 zvaigžņu balvai sportā, kā mazās komandas pārstāvis basketbolists Zigmārs Raimo, tehniskajos sporta veidos brāļi Lielbārži, savukārt Madonas novada pašvaldība kā gada pašvaldība sportā. Šogad uzvarēja Rīga. Es domāju, ka mēs arī neslikti izskatījāmies uz kopējā fona sakarā gan ar sportista sasniegumiem, gan ar starptautisko sacensību rīkošanu šeit Madonā. Suminot sporta laureātus un vēlot izcilus sasniegumus arī turpmāk, Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.